Jūrkrasta liedaks un pasta māja. Ko prāto Māršelu? Edgars nokabināja no pakaramā vējaku un pasvārstīja to rokā. Viņš grasījās iet pastaigā ar lordu un ļoti priecātos par kompāniju. Nāksi līdzi vai sēdēsi? Iešu. Kā nu ne? Pagaidiet, uzraušu džemperi. Nez, ārā augsts vai silts? Kā to ņem? Edgars viltīgi pasmaidīja. Salīdzinot ar ziemu, silts, ar vasaru, augsts. Maz gan tādam lutausim vajag pilnai laimei. Vērudams melno spalvaini, līksmi lēkājam pa viļņiem, Edgars pasmaidīja. Ņemas kā maskucēns. Tik pa brīdim pašķielē, vai mēs neesam izgaisuši. Tādam pat siksniņu nevajag. Pietiek ar acu skatu un būs klāt. Viņš zina, ka mēs esam viņa cilvēki un viņa mājas. Dzīvniekam šī apziņa nereti ir svarīgāka par gardu maltīti vai siltumīgu. Mēs esam viņa bars, un tas ir galvenais. Interesanti, vai ir tēma, kuru viņa nepārzinātu? Edgars ieinteresēti nopētīja Ilzi, kura tobrīd aizlidināja tālumā vētras nolaustu priedes zaru. Lords virpinot asti kā propelleru un ik pa brīdim ierejoties līksmi metās tam pakaļ. Sakampa atnesa un nolika pie Ilzes kājām. Labs suns, Lord, labs. Ilze pabužināja suņas lapjos milšaino galvu. Ņūvs labsajūtā ieņurdējās un apvēlās smiltīs uz muguras varenās ķepas pacēlas gaisā kā pūkainus stabiņus. Foršais Džeks, Edgars skaļi iesmējās. Vecīt, kur mēs tagad tevi tādu smilšu kaudzi liksim? Būs jāiet vannā un jāķemē kažoks. Pie vārda vannā Lords pēkšņi pielēc kājās un aiznesās uz jūru. Mazgāties. Esi beigas un šīs sēž nātreiz. Edgars nomurmināja vectēvu Gustava iemīļoto teicienu. Ēdž! Žigli paraugies uz kāpu pusi. Ko tu tur redzi? Satraukti Ilzes balsi. Viņš darīja kā vēlēts. No pasta mājas iekšpagalma pret strauji tumstošajām debesīm cēlās melni dūmi, bet kāpas augšgalā nekustīgi stāvēja kāds tumšā lietus apmetnī ģērbies cilvēks ar skūteri. Inta? Nevar būt, viņa taču tikko aizbrauc mājās, bet ja nu šī ir... Ilze aši nofilmē un zvani 112. Es tikmēr mēģināšu viņu noķert. Edgars metās skriešus pār plecu vēl uzsaugdams un pieturis suni, lai neizraujas. Kad tad es tev ļaušu vienām pašam līst vēlnam rīklē? Ilze nodomāja un zibenīgi vairākas reizes nofotografēja un nofilmēja tumšo cilvēku, kurš pamanīs tuvojamies Edgaru, uzlēcis skuterī un spolēdams kāpas smiltīs aizdodas prom. Lord, mājās Ilze gariem soļiem joz uz pastamāju, suns turējās cieši līdzās. Iekšpagalmā dega žagari, kam virsū uzmest veca riepa. Ilze atcerējās tādu redzējusi pagalmu tālākajā stūrī veco krāmnojumē, tātad, kad zinājis, atripinājis un aizdedzinājis. Nes kāpēc acu priekšā uzpeldēja vakara enkuros redzētā ainiņa, Inta un Ilga, abas pietvīkušas un dusmīgas. Ilga, viesus ieraudzījuši šņākdam kā puķis metis prom, pagalmā kaut kas iedūcis. Pareizi, brīdī, kad viņi iebrauca enkuru sātā, pie žoga bija 2 skūteri. Steidzām jāpiezvan krustmātei, lai uzmanās. Ja ir tā, kā viņai šķiet... Intas telefons neatbildēja. Mirkli nogaidījusi, Ilze zvanīja vēl un vēl. Nekā. Edgars tikmēr bija ticis galā ar žagariem un riepu. Labi, ka pagalma stūros 200 litrīgas lietus ūdens mucas. Mazliet fiskultūras un problēma atrisināta. Vismaz pagaidām. Tu taču neizsauc pažarniekus. Nomūrējies melns kā velns, viņš pienāca pie Ilzes, kura atkal un atkal spieda zaļo izsaukumu pogu. Kas noticis? Nav sakaru? Nē, sakari ir. Nevaru sazvanīt krustmāmiņu, un man tas nepatīk. Vajadzētu aizbraukt. Es aizskriešu ar moci, tā būs ātrāk, bet jūs ar lordu ejiet iekšā un ieslēdzieties, labi? Ugunskurs apdzēsts, salēja kā grēku plūdos, nekam vairs nevajadzētu dūmot. Diemžēl no braukšanas nekas nesanāca. Gan Edgara mocim, gan Ilzes džipam riepu vietā bija plānas pankūciņas, vienkārši nolaists gaiss vai sadurtas. Parasti mirmīlīgā Ilze jūta kaklā sakāpjam žulti. Nu, ja šīm jautrībām pie vainas bijusi Ilga, lai visi mošķi viņai stāv klāt, jo cits neviens vairs glābt nespējas. Rekā,
Tēvam izrādījās taisnība iesakot paņemt līdzi dažas miniatūrās novērošanas kameras un tās neuzkrītoši uzstādīt. Katram gadījumam. Edgaram viņa vēl nebija pateikusi, gribēja pavērot un izpētīt, kas šis īsti ir par fruktu un cik daudz tādam var uzticēties. Pēdējo 2 dienu notikumu liecināja var. Būs vien tas kameru noslēpums jāatklāja. 1985. gads. Pastmeistara kabinets. Pasta māja bija liela ar daudzām durvīm un daudziem kaktiem, lieliskām vietām, kur paslēpties un varbūt kādu nobaidīt. Ķēriņi, slēpstiņi, indiāņi, kariņš, te varēja visu. Sīkie, klausās uzmanīgi. Teikšu vienreiz. 12-gadīgā Inta mātes Martas balsī uzrunāja abus jaunākos brāļus un 3 vītoliņu atvases. Pasta zālē un kantorī, pagrabā un 2. stāvā vectēva Jēkaba dzīvoklī iet un slēpties nedrīkst. Nežulieties, es dzirdēšu, uz kāpnēm čīkst pakāpieni. Drīkstē abos gaitiņos 1. stāva dzīvoklī pie Zeltītes tantes un augšā pie vītoliņiem, bet tagad sastājieties aplī. Es vadīšu pirmā. Nu, skaitiet man līdzi. Enik, benik, sikel, sā, skoļka, stojit, kalba, sā. 1, 2, 3, nu tu esi brīvs, un no visiem grēkiem tīrs. Slēpieties, es eju meklēt. Bērni pazuda kurkurēs. Laurītis, ātrs kā kazlēns, paskrēja šurpu turpu pa gaiteni un kamēr neviens neredz, jo māsai acis ciet, bet pārējie aizņemti ar slēpšanos, špudūkts prom uz pasta kantori, kur nedrīkstēja. Viņš šo mirkli bija gaidījis vairākas nedēļas kopš iepriekšējās kopīgās rotaļu dienas. Tikai tad viņš jutās īsti brīvs, jo pārējā laikā visi viņu pieskatīja. Kurš aiz rokas vilka līdzi uz ciemu, kurš tupēja līdzās uz mājas lieveņa, pievaktējot, lai puika mācās un nedauzās pa lauku. Gaitenī pa ceļam uz Gustiņa onkula darba kabinetu bija daudz savādi izvietotu skapju un plauktu. Laikam tie tur stāvēja no aizlaikiem, kad stārķi vēl nebija gatavi šurp nest bērnus. Vismaz Gustiņa onkulis bija teicis, ka skapji un plaukti esot šīs mājas ribas un mugurkauls, tikpat seni kā pati māja. Noteikti tikpat seni kā visa pasaule, bērni bija nosprieduši. Klusiņām zogoties uz pirkdzieliem, Laurītis bija aiztipinājis līdz pasta priekšnieka kabinetam. Vaļā! Beidzot viņš to redz un var visu aptaustīt savām mazajām rociņām. Parasti šis kabinets, šī teiksmēnā pasaku ala bija aizslēgts. Lielākie bērni, Reinis, Inta un pat Māris tur tika ievest uz īsu mirkli, lai parādītu, ka vectēvam ir svarīgs darbs, kas prasa daudz laika un noteiktu kārtību. Un tāpēc arī viņiem, bērniem, apzinīgi jāizpilda savi mazie darbiņi gan mājās, gan skolā. Lauris te vēl nebija bijis. Kabinets nebija liels, pie gala loga milzīgs darba galds ar daudzām atvilknēm. Gar sienām dažādu izmēru un vecuma skapīši, tie it nepavisam nelīdzinās drēbju skapiem. Tiem bija mazākas durvis, cita virs citas, visas aizslēgtas un pie katras atslēgas piekariņš ar uzrakstu un cipariem. Laikam tur glabājas daudz noslēpumainu mantu, ja reiz visas durvis ciet, bet daži skapīši izlīduši gaitenī pie kabineta durvīm. Lauris iepratojās un uzmanīgi atvēra šaurākā skapīša pusvirs atstātās durvis. Tajā glabājās agrāk neredzēta uniforma, tumši zila ar spožām zeltainām pogām, taisns stūrveida uzšuvēm un žaketes atlokiem un platdibena naģeni ar zeltainu kokardi un spoži nospodrināti garstulmu zābaki. Toties blakus stāvošais lielais melnais skapis bija aizslēgts. Droši vien neviens nekad nav redzējis to atvērtu, puisāns nodomāja. Mazie pirkstiņi taustījās gar aizslēgtā skapja durvi un stūru smalkajiem kogriezumu rakstiem, bet bērna fantāzija jau skrēja mākoņos, tur, kur mājo pasakas. Viņš gar acīm redzēja, kā skapis dzīvo pats savu dzīvi, kā tajā tiek liktas visādas interesantas mantas, vectēva mīļākās bērnības rotaļlietas, krāsainas bilžu grāmatas, skolas soma un glītes drēbes un bumba.
Īsta piepūšama futbola bumba, ar ko var skriet pa līdzeno pļavu un lauzīt ar kāju, tā atlec un ar milzīgu pātrinājumu lido atsitas, nāk atpakaļ, atkal var iespērt, un tā visu dienu. Laurītim, mazajām labsirdīgiem saules zaķēnām, pilnīgai bērna laimei, neko vairāk nevajadzētu. Varbūt vienīgi pasēdēt tajā krēslā. Gustiņa onkuļa kabinetā brīvas vietas nebija pārāk daudz. Daži lieli soļi no durvīm līdz darba galdam, pie kura stāvēja mušsens nomelnējis ādas krēsls, kura sēdeklis apsists ar rankainām, bronzīgām dekoratīvajām naglām. Laurim dikti kārojās tajā ierāpties, lai tāpat kā Gustiņa onkulis raudzītos laukā pa logu uz jūru un iedvesmotos lielajiem darbiem, ko viņš dara dienu no dienas. Tāpat kā reiz viņa tēvs, vectēvs un vecvectēvs. Lauris bija dzirdējis Gustiņa onkulu sakām Reinim, viņa dēlam. Šo lietu nevar atstāt novārtā. Tas ir mūsu darbs. Ņem, dari, un tu nezināsi bada. Ko viņš ar to gribēja pateikt? Kas tad te noslēpies? Puišelim aiz muguras noducināja Gustiņa onkuļa bass, bet ausī pieskārās īsi apcirtas bārdas rugāji. Manā krēslā tu tagad te esi priekšnieks? Es dikti gribēju te pasēdēt. Alaši kā dzīvsudrabs aktīvais nevaldāmais traki pļāpīgais Lauris pēkšņi bija briesmīgi sakautrējies un sabijies. Nu, tā kā tu, tikai nedusmojies lūdzu. Jūrkrasta pasta priekšnieks Gustavs Treimanis savos gandrīz 50 gados bija dzīves un vēstures sists, plojnīts un rūdīts. Ciets, paskarbs vīrs, kuru nav tik viegli aizkustināt. Taču šis mazais kukainis mācēja tā paskatīties ar savām lielajām dzirderi zilajām acīm, ka nopietni domātais aizrādījums palika nepateikts. Tā vietā Gustavs viltīgi smaidīdams pajautāja: kā tu, puis, domā, cik šai mājai gadu? Lauris ilgi berzēja degungalu, it kā tur slēptos atbildi. Tad saņēmies brašs atteica: 100. 6-gadīgam ķiparam 100 ir gandrīz mūžība. 3 tik daudz dēliņu. Gustavs sabužināja puisēnu tumši sprogāino cekulu. Kāpēc tu mani sauc par dēliņu? Vai tu esi mans tētis? Lauris pēkšņi ievaicājās. Nē, puis, neesmu gan. Lai gan man dikti patiktu, ja tu būtu mans puika, un ja tu dienās kļūtu par pastmeistaru. Tad es tev varētu iemācīt visu, ko pats zinu.